Kompromiss, kas novērstu pedagogu dumpi, aizvien nav atrasts. Jā, smaga. Tā īsi varētu raksturot šīs dienas kārtējo skolotāju arotbiedrības tikšanos ar izglītības ministrijas pārstāvjiem. Centieni atrast kopsaucēju par jauno pedagogu algu modeli aizvien izpaliek. Pagaidām gan vēl nav izsmeltas visas iespējas izlīgt, jo tik daudz vienoties izdevās, ka vēlreiz jātieks nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ministrijā šorīt ieradās jau 9:30, gatava 3 stundu garumā laust šķēpus par jauno pedagogu algu modeli. Līdz šim radies iespējas, ka abas puses skatās uz vieniem un tie pašiem cipariem, bet runā dažādās valodās. Joprojām mēs ceram, mēs viens otru sadzirdēsim, bet izanalizējot ministrijas atsūtītos datus, mēs atkal konstatējam, ka ir tomēr nekorekti veikti aprēķini un joprojām tiek manipulēts ar informāciju, kur uzsvars tiek likts, protams, uz tām algām, kas ir lielākās algas, jā, šodien, taču nav objektīva informācija par mazo algu saņēmējiem. Plānoto 3 stundu vietā sēde tomēr beidzās jau pēc pusotras. Pusēm vienojoties, ka darbs jāturpina nākamnedēļ. Ministrija tādējādi iegūst laiku, jo kamēr nav beidzies izlīgšanas process, par streiku nevar būt nerunas. No 5 jautājumiem vienoties izdevies tikai par 2 - izdienas pensiju pedagogiem un pārkvalificēšanos tiem, kuri skolu optimizācijas dēļ paliek bez darba. Uz arotbiedrības pārmetumiem, ka mēnešu laikā ministrija nav gatava saspringt un izstrādāt algu paaugstināšanas grafiku, ministra atrauc, ka vispirms jāsaprot, pie kāda modeļa nozare vēlas palikt. Sektors pietiekami ilgu laiku ir neziņā par to, kas ar viņiem notiks no nākamā gada 1. septembra. Mēs neesam vienojušies par to, kā mēs nākamgad rēķināsim skolotājiem algu. Ja mēs visi draudzīgi vienojamies, ka viss ir lieliski un nekas jau nav jāmaina, un tā domā daļa partneru, tad algu palielinājums ir ļoti vienkārši. Mēs pasakām, ka minimālā alga ir nevis 420, bet kāds skaitlis vairāk, un dzīvojam tālāk un nedaram neko. Ja modelis būs cits, un pašlaik pie tā mēs strādājam, mēs raugoties reāli uz to, kā mums veicās, nevaram solīt, ka mēnešu laikā mēs tiksim pie grafika. Domstarpības šodien centās nolīdzināt Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, sakot, ka grūti tik īsā laikā vienoties par tik sarežģītiem jautājumiem, jo arotbiedrība esot uzsākusi sarunas, kā viņš teica, pa visu perimetru, no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. Es domāju, ka būtu druski jānomierinās visiem tagad, ja, jo tas ir tiešām ļoti sarežģīts lēmums. Tas nav tā, ka Finanšu ministrija būtu pieņēmusi darbā kādu skolotāju. Mums jāsaprot, ka skolotāji strādā 119 pašvaldībās, un katrai pašvaldībai ir savs scenārijs, un viņas izmest no šīm sarunām mēs nevaram. Kā redzat, viņš šeit klāt nav. Finanšu ministrija nākamā gada budžetā rezervējusi 9 miljonus eiro, ja pedagogu algu modelis tiek ieviests jau 1. septembrī. Par streiku skolotāju arotbiedrība lems atkarībā no nākamnedēļ plānotās izlīguma sēdes panākumiem. Kristīna Žilda Krēvic, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Lai nu kā tur būtu ar to.